Nu ko, Meža taka atkal sauc? Ir sasaukusi. Līdz pat Ziemeļgaujai atbraukuši esam. Skaistākās vidzemes vietas, vai ne? Absolūti. Pateicoties jaunām tehnoloģijām, ka tev meža cūkas pašas atsūta personīgi bildīt. Tādā veidā izstāstot, cikos nāk, kāda izmēra, kāda kalibra. Tad nu mēs ar Krišānu esam izgājuši uz Meža takas. Visu nedēļu mēs esam cietušies un skatījušies. No 5 vakarā līdz 7 rītā meža cūkas dzīvojās, ņemās. Vienīgais mēs nedrīkstam teikt, ka šodien ir ceturtdiena, jo citi cilvēki tomēr... Nu, rīt tomēr uz darbu, jā. Bet mēs jau esam darbā. Jā. Šobrīd pulkstens. Pēc 10:05. Vakar jau 5:30 cūkas bija ārā, tā kā. Šeit interesanti, ko šo vietu šīs te meža cūkas esam izsakojuši pa pēdu. Viņas nāk vismaz 2 kilometrus no Kaujas malas. Tā viņas arī tiek sauktas pa Kaujas malas rukšiem. Un kaut kādiem iemeslu pēc mēro pār lieliem ceļiem visu. Un konkrēti šo vietu. Pēc tam visu ceļu atpakaļ atkal uz Kaujas malu. Tagad ko? Gaidīšanas vaina. Šitā pārējais pusstunda, ka vēl ar dienas optiku varam redzēt, bet līdās vēl 20 minūtes un jau būs pa turmušu. Tāpēc ir jānomaina acis. Pikatīnijas sliedra ar to ir baigā ērtāk, kad principā arī tumsā var šo procedūru izdarīt, bet es jau labāk laicīgi daru. Tas arī viss. Lēnām rupši nāk ārā pa krūmiem pagaidām. Tā mēs sagaidījām savu šāvienu. Baigais rūkšu pārs bija vismaz kaut kā 12 gabali. Tagad kādu minūtītes 5 pagaidām varēsim iet skatīties. Iesim Arvīt skatīt, ko mēs ar tiem esam samedījuši. Gaidu tev lejā. Baltā pēda mums tagad labi palīdz. Kur asinspēdu redzēt. Man vienmēr ir svarīgi pirms iet klāt pēc izdarīt šāvienu vismaz 10 minūtes nogaidīt. Lai dzīvnieks nomierinās. To mēs esam izdarījuši.
Tagad varam iet. Ko dažkārt veiksim var svinēt tikai pašās beigās. Gājām pa skaisto asinspēdu, līdz viņa paliek lūk šāda. Pasaucām Alfu palīgā, tikām līdz Purvu malai, kur šobrīd tālāk nevaram izsakot. Visticamāk no rīta brauksim apskārt, apskatīsimies, vai izgājuši no Purvas un turpināsim izsakot. Jā, redzēt, cik sākumā bija cerīgi asinspēdi, jā. Beigās šitāds variants. Medībās kā medībās. Never know. Nu tātad pildam rīta misiju. Atbraucu Jūras palīgā ar sunīti. Atradām, kur vakar atnācām pēdējās asins pilis. Purvs. Jāsoļo, jārokā, teica Rainis laikam. Vai kurš to teica? Vajag tik meklēt. Šī tusiņā vēl pa nakti pievienojies lūsis ir klāt ar savām interesēm. Nekur apstaigājas cūgu bariņa. Lielais. Tas ir, jā. Jā, tieši kreisā pusi. Bet kas interesanti, jā, kaķis tā kā pretīm nāk, vai ne? Mums ir asinspēdā. Tā, te jau mums situācija baris te aizgājis ir. Viens ar asini atdalījies bišķiņi. Viens, divi, normāls izteikts liels pils. Tas jaukais dzīvības un nāves satikšanās brīdis. Mēs medījam rukšus, rukšus medīja vilki. Visiem sava interese izdzīvošanas un paēšanas robežā. Reku paskaties, ir kaut ko atvējams, ne? Tā izskatās. Te ir piestājas, dzeltenais apakš, asins un graudi atvēmti. Jā, šitie džeks jādabona. Nu, jau mēs esam nogājuši no šāvienu vietas, nu savus 1,6 m. Traģikomiskā dzīvības nāves stāsts. Nekur mūsu medītais ruksis gulējis ir, un rekur pēc viņa vilks atnācis arī uz smaciņu. Vienīgi vilks gājis pretējā virzienā. 2 gabalu vilki. Vēl arī brieži ir iestaigājuši pēc tam. Vilki, brieži, plūši. Dzīru laiks. Klausies, bet te ir jābūt cīņai, pareizi? Oho, oho. Nu, te izskatās pēc cīņas vietas, ne? Vienēt sakot, situācija. 2 vilki uz mūsējo ruksi, un te sāk izskatīties pēc kārtīgām cīņu vietām. Un asins paliek daudz vairāk. Ne jau tāpat viena. Bet interesanti, ka vilki tā kā pamatuši, ne? Šobrīd vilku pēda nav tūmā. Ir spurnis pretītis, vai ne? Paldies. Sunīts, biedra plecs. Šis ir labs moments ar to, kad, nu, tomēr atrast dzīvnieku. Tagad atliek tik saprast, kur ir bijis man šāvēja kļūda. Šitais ir ieejošais. Kreisā. Jā, jā. Es no labās, jā. Taukiem aizjūtas. Mums būt. Uz operācijas galda, kā teikt, sapratīsim. Biedriem jāizsūta bildīt. Grupiņa ar nosaukumu Mežā. Komandas darbs. Yes. Tāds rīts noslēdzies. Paldies, Juri. Tagad jāizdomā, kā ārā dabūt, uz kuru pusi, vai ne? Šāviens daudz uz aizmuguri.
tas tikai apliecina vēlreiz, ka pat turnī liekas visstabilākā pozīcija, kāda šāvējiem var būt. Bet bieži vien tā mikro kustība, ko dzīvnieks paspēja izdarīt, tie 10 centimetri. Tāpēc vienmēr ir svarīgi, it sevišķi melnajā pēdā, ja bija pārliecināts par šāvienu, vajadzīgs sunīts jāiet un jāmeklē. Melnajā pēdā bieži vien šitās te varbūt tās arī paliktos mežā. Šitā bandīta arī ir rīks, bez kura mednieku kolektīvā nevajadzētu iztikt. Šito jau vienītī jāvelk. Pa tāda sniedziņa. Bronks, ne? Cik vakars mums bija Piedzīvojumiem bagāts. Emocionāls pārdzīvojums. Tad šis rīts sācies pavisam savādāk. Jo Atrasts. jā. Ļoti labi. 600 metri pa gaisa līniju. 900, jā? 900. Pa gaisa līniju. Mums bija pārpa kilometru. Aha. Un tur ir viss pa ceļam vēl noticis. Viņš ir gājis viens pats, viņš ir aizgājis ar baru, pēc tam viņš atkal nos no bara. Vietām mežā sniegs pazūd, tad ir jādomā, kā ruksim. Pēc tam tik daudz asiņu, kur nokrits bija. Jā, un tad viņam pieslēdzās 3 vilki. Šitam 2. Un iet pakaļ. Šitam 2, jā. Okay. Un mēs ejam pa mežu. Un tas ir skaidrs, mēs ejam pēc karkas. Ejam konstatēt, ka ir apēsts. Precīzi, mums ir tāpat doma, nebūs. Jo bija kašājies, tur likās, ka ir cīņa bijusi. Jā, un ar ko ejam. Grāvis kaut ko. Un viņš tur pēkšņi pieceļās rukas. Pieceļās? Jā, pieceļās, paskriens, un man baigie krūmi priekšā ēdam ir sprauga, viņš izšauj nokrīt. Nopietni, jā? Jā. Ierunājies, vienkārši. Kas interesanti, viņš tā kā kuļiem raksturīgi bija arī, kur bija palicis, bija sagriezies pretīm, kur mēs nācām. Pēc cik tu pirmais vakar gāja, tad? Alfiņa jau bija. Alfiņā. Alfiņa izvairītos. Mūsu dēļ mums šauto jāiet. Nopietni šauto, jo tagad dīrājot, man ļoti interesanti būs, jo ir 2 caurumi un es nesaprotu, kāpēc viņš gāja. Domāju, Kriši vajag parādīt cilvēkiem šādu risinājumu, godīgi sakot, Latvijā redzējis tikai 2 vietās. Šis ir, manuprāt, pārdomāts ērts. Šis ir, man liekas, pats labākais, kas var būt dīrūzī, ja tādu var uztaisīt. Bet, zin kā, varbūt mazāk runu, vairāk darbu. Tātad uzāķējām dzīvnieku, izdarījām darbiņu, braucam augšā, pabraucam lejā un uzāķējās. Pacēli, izdarīja darbu, uzcēli un tālāk jau vienkārši braucam uz dzēsētavu. Un labdien! Ja mēs esam dzēsētavu liela, var daudz dzīvnieku savietot šādā. Un attiecīgi dzīvnieks ir nokarājies, nogatavināts. Tad jau tālāk kaut braucam ārā, laižam lejā. Un tā teikt, nebojājam savu muguru. Ne? Vienkārši, kur vēl labāks risinājums? Jā, un augstums grieztiem ir pareizi padomāts. Protams, kā apļu veidu kustību. Jā, tas ir būtiski, lai viss iet pa apli, lai nebūtu jāizstum jārā 3 rukšas, lai tiks pie brieža. Tātad, par pašu mehānismu.
Principā nekas sarežģīts, vienkārši labi izdomāts un pārdomāts. Kaut kāds gultnīts iekšā ir. Čokt, un karinamies iekšā. Tieši tik vienkārši. Attiecīgi, dzīvnieks šeit karājās, tiekam pie trubas, uzbraucām augšā, pastumjam dzīvnieku, šādi te, opš, palaižam uz leju, viņš uzsēžās virsū un izāķējas ārā. Tas, ko es teiktu, ka šis varētu būt garāks, šī daļa, tad viņš vēl vieglāk kabinātos ārā. Bet idejiski šādu izgatavot un visu to risinājumu uztaisīt džekiem, kas strādā ar metālu, es domāju, liels problēmas nesagādā. Bet dzīve atvieglo būtiski. Tā, draugi, tad, kad medību dieviete Diana mūs ir izvazājusi ar degunu, ar kājām, pa mežiem, kilometriem, tas stress vakarā. Jā. 2 nomedītas meža cūkas, kuras atrast tikai no rīta. Mēs tagad dodamies jaunā taktikā. Mēs medīsim lapsu ar pūci. Ko mēs darīsim pūci? Parasti no vietas, kur mēs saucam, jā, pieņemsim tas virziens, mēs kaut ko spīdīgu, kaut ko labi ieraugāmu, noliekam vienus 10 metrus pa kreisi no sevīm priekšā. Vējš kustina šo te objektu, un lapsas pirmā uzmanība ir uz viņu. Tas savukārt mums kā medniekam dod kaut kādu iespēju vēl milisekundes laika, varbūt tās pavērst ieroci, sagatavoties labāk šāvienam. Arvīd, mēs sēdināsim super diskrētā vietā. Viņš būs tālu no mums, tad mēs ar Krišāni iesim klāt. Lavīsimies klāt vietai. Labs medībās, pieiešana, maskēšanās, vietas izvēle, vēja izvēle. Viss tas ir svarīgs, un tā principā ir taktika, kura šeit mājās uz papīra ir jāsaprot. Mēs konkrēti gulēsim uz tepiķīšiem, maskēsimies un sauksim lapsu. Pastāstam, kā mēs sauksim, ar ko? Mēs sauksim lapsu. Ei, lapsā! Ei! Ar svilpēm. Daudz svilpums ir, jā. Visādus brēcienus. Jo vispār lapsas svilpas treniņu vajadzētu izpildīt tikai mašīnā. Kāpēc ne mājās? Ja mājās jūs izmetīs mājās, jā. Mežā nevar. Tāpēc, kad mežā lapsa arī trenējās, ja viņi saliek kopā šo te skaņu ar cilvēku klātesamību, ops, viņai ir skolu rokā, sapratu, nestrādā. Visražanākā svilpa manā ir tādā pieredzē bijusi šī te dzeltenā, kas atdarina gan putnu, gan zaķa brēcienu. Jā. Bet šīs arī tādas vēl interesantas, kas man šī patīk. Tāda diskrētāk, tāda mierīgāk. Parādi. Kaut kur putniņam kāds ir uzkāpis virsū un viņš čivina. Tāds. Putniņš vēl tā. Un vēl tā. Un tā ir tāpat atkal zaķa svilpa. Diezgan jautrs bija. Jā. Tā ideja šīs svilpas saucās distress call. Vai tāda situācija tiek atdarināta, ka kāds no plēsējiem plēš nos kādu citu. Un tad tas otrs, kuru plēš nost, viņš atdarina trauksmes skaņu, uz kuru tad arī principā nāk visi plēsēji. Pat cik lapsa ir zemākā rangā starp plēsējiem. Virs viņas ir lūsis, vilks, pat lācis. Tad lapsa nāk ļoti uzmanīgi. Un viņi izmanto visas savas maņas, redzi, dzirdi, ožu. Tāpēc šajās medībās unikāli tas, ka mums ir savs skatiens ir jāvērš vēja virzienā. Jo lapsa obligāti ienāks iekšā vējā un mēģinās novost, kas tur notiekās. Ja tur kāds lielais ir priekšā, tad viņa... Paldies, jā. Paldies. Jā, nepatīk, ej prom. Jā. Bet tā pati klasika ir, protams, atdarināt zaķa brēcienu. Viņš gan skan daudz tālāk, gan ir skanīgāks, jo tāpēc parasti sākam ar putnu un paturpinam ar zaķi. Vispār tas process ilgst apmēram pusstundu. Pasilpojam, gaidām, pasilpojam, gaidām. Zaķis skan šādi. Es šodien kaujā esmu izvilcis savu 223. kalibru. Uz lapsām ļoti piemērots. 3 patronas magazīnā. Ļoti labi balstiskie rādītāji.
Un tas, ko mēs te darām, mēs mazliet nomaskējam arī savus ieročus. Kaut vai mēs būsim zemes profils ļoti labi, maza kustības, un kas forši mēs divatā būsim, nozīmē, mēs paņemsim 2 sektorus, jo pieredze rāda, ko? Bieži vien tā lapsa pienāk pat no muguras tam saucējam, un tad viņi tikai griežās un iet vējā iekšā. Un ja cilvēks ir nevērīgs un mazliet liekas kustības izpildi, ja, tad es teiktu 70% tās piesauktās lapsas viņš nemaz neierauga. Nu, vienādi sakot, daudz mēs runāt nevarēsim tur uz vietas jau. Un principā pēc 20 minūtēm šaujam ārā. Tātad ir mūsu situācija. Lauks, ko mēs redzam, un mežmala. Viena mežmala, otra mežmala tur. Vējš šobrīd ir šāds. Ja? Attiecīgi mums ir jāskatās vējā. Mēs būsim visticamāk šī piekalnītē, kur te 2 lielie koki. Vējš ir šādi. Ļoti ticams, ka lapsa nāks no kreisās malas un vējā, vai no labās malas un vējā. Visticamāk izmantos to grāvi, kas ir tur priekšā. Es būšu šādā virzienā, Krišjāns tādā. Tagad gaidām minūtes 10. Lai viss nomierinās, tad es sāku saukt. Tas ir interesanti ar visu to, ka tās lapas pēdas un tādā vietā bija daudz. Jā. Ja? Tā neviens arī rudais neparādījās. Jā, bet bija arī mitrs. Rēķina bija kaut kāda cik +2, +3 grādi. Nu, kusa vaļā viss, jā. Viss kusa un arī no gaisa viegli migliņi nāca lejā. Līdz ar to, nu, es personīgi, man liekas, ka, nezinu, varbūt 2 lapsas esmu šādos apstākļos piesaucis vai kaut kur atsaucis. Parasti viņas nenāk šādā laikā. Pirms nedēļas bija perfekts. Tagad arī pēc riesta laiks ir rēķina, un viss ir vaļā. Un barošanās viss ir. Bet man vienalga patīk tas process, ir tā ieiešana, vietas izvēle, vējš, iegulies. Un tad sāc saukt, un tā cerība, ka būs tā emocija forša. Jā. Principā es esmu diezgan pārliecināts, ka neviena lapsa šoreiz neiznāca. Ticamāk, ka ne. Jā.